Rūta Čivča, Andris Damburs, Tautas balss. Bet, ja Talsos iedzīvotāji baidās no narkomāniem un viņu iespējamām agresīvām izpausmēm, tad pasniedz Elita baidās no kārtējiem nezvēru uzbrukumiem. Izrādās daudz vieta pat Pierīgā pasniegdarbs ir tik bīstams, ka nikns mājas sargs ne tikai spējīgs izraut kādu kumosu no cilvēku ķermeņa, bet arī sakropļot viņu neatgriezeniski. Elita jau 12 gadus Salaspilī un tās apkārtnē rūpējas par iedzīvotāju informētību, piegādājot tiem pastu. Ikdienu ceļoties kopā ar sauleslēktu, Elita veic 33 km lielu distanci, lai ikviena iedzīvotāja rīts sāktos ar jaunākajām ziņām. Kā atzīst pati Elita, tad šis darbs esot ļoti aizraujošs un katru dienu sagādā jaunus pārsteigumus. Man šausmīgi patīk ar viņiem. Jūs paši redzējāt, penoforši. Ar humoru pieiet, nebļauj uz mani, ka es paprastu paskastīt pielikt. Ja? Viņa tā kā uzlādē mazliet, ja? Jo tāpēc, ka īstenībā ļaunu cilvēku nav. Ir garastāvokļu cilvēki, kam ir slikts garīgais, kam ir labs. Tas ir atkarīgs no cilvēka tās dienas gaitām. Tomēr dodoties līdzi Elitas ikdienas darba gaitām, apstājoties dažādās pieturvietās, viņa mums norādīja uz lietām, kuras vajadzētu cilvēkiem ievērot, lai pasta saņemšana noritētu bez liekiem sarežģījumiem. Klients ir ļoti labi parūpējies, lai viegli ir ielikt pasniekam, jā, presi, bet nav parūpējies par to, lai netiktu ūdens klāt lietus mitrums, lai netiktu. Nav ne gumija uzsista. Kastīte viss pat ir uzblīdus, un līdz ar to presa korespondents tiek bojot. Pasniegs ieliek avīzi jau sabužīt, izlasīt un tādā garā, ja. Diemžēl mums nav laika to darīt. Mēs vienkārši paši konstatējam, ka, ja šitā kas laiž to mitrumu cauri, ja, vat redzēt, kārtām viss, tad, skaidrs, ka presa būs bojot. Pa ceļam bija arī kādas pavisam komiskas pastkastes, kuras pastniecēji vienlaicīgi sagādā smaidu sejā un vilšanos, jo pēc tam saņēmēji sūdzoties. Te ir stabā naglies, izrādās. Es nemaz neredzēju. Jā, mēs jau lamājamies, kad krīta. Bet īstenībā, ja vējš pūš, jā, redzēsim, tad viņa izkrīt ārā. Viņa, ir te tāda, var pirkstu redzēt, starp naglu iebāzt, jā. Tas ir veiksmīgi, ja viņi uzkrīt uz naglas. Rezultāts ir tāds, kāds viņš ir, jā. Tā mēs. Un šitās mājas īpašiniekam ir šī tāda kastīte, jā. Ja es veru vaļā, jā, bet tā, kad ir vēji viss, tad tas viss ir vaļā un tas viss ir uz kur pusē aizpūš, jā. Kā vēl viens šķērslis, ar kuru ikdienu nākas saskarties Elitai, ir suņi, kuri apstiprina sen zināmos mītus. Suņi tik tiešām nemīl pastniekus. Suņi vispār reaģē uz to, ka mēs tās kastītes grabinām, jā, un viņam tas arī nepatīk. Tas ir vienīgais. Man ir sakoduši daudz suņi, bet kaut kā nebija bail, bet man tagad bija 2010. gadā sakoda smagi. Te uz rokas var redzēt rēts, tas ir savs ziemas slēpotāju kostīmu izplēsts. Man bija pārautas kājai, celim kreisajai kājai saites meniski, un arī bija operācija. Un es, te man arī rēt, man suns norāva no riteņa. Un saplos, jo no tās suņa man līdz šai dienai ir paniskas bailes, jo reāli tas suns parādīja to, ka viņš savu upuri nemēja palaistā. Izglāba gāzes baloniņš tikai. Braucot ar Elitu viņas ierasto maršrutu, arī mēs bijām liecinieki, kā suns norāvās no ķēdes un sāka skriet pakaļ. Par laimi šoreiz iztikām tikai ar izbīli un slapju muguru. Tomēr, kā saka Elita, tā jau esot kļuvusi par ikdienu. Kaut kā tā ķēde, ko viņi uzlikuši, neko nelīdz. Viņš ieraudzīja mani un skrēja un tūlīt arī pārāva. Tas ir atkarīgs no saimniekiem, suņi jau nav vainīgi. Ja īpašnieks netīra voljera, piemēram, ja tur sniegs, viņš tiek pāri, protams. Spriganā pastniece stāsta, ka darbs patiešām ir interesants, tomēr tikai lielā pieredze ļauj tikt galā ar dažādām ikdienas situācijām, kuras jauniņajiem var būt kā neatrisināms rēbus. Ja pēkšņi saslimstu, tad nākamais, kas manā vietā iet, viņš vienkārši nav spējīgs piegādāt, viņš nezin, kur likt. Paši saprotiet, nav redzams nosaukumi. Nekā pilnīgi te arī nav. Pēc īstenības jābūt te uzrakstītam uzvārdam īpašnieku un arī jābūt šo te ar nosaukumu mājas. Lai mēs zinām, ka pareizi mēs ieliekam. Šitas 57. numurs ir pēc zemes īpašuma, pēc ezera ielas nosaukuma. Ezera iela 57.
Tur aiz lapām, kad tā pielieksieties, ieraudzīsiet 115 to lielo numuru. Un ļoti atkarīgs ir tā, kā cilvēks uz rēķina nosauc savu numuru. Vai viņš automātiski nosauc 57, kā viņš ir pieredzis visu laiku. Vai kā, un ja ne, tad mēs varam sajaukt ar blakus kaimiņu, kuram ir uzlikts jaunais numurs. 57. Arī pasta pārstāvi mums atzina, ka cilvēkiem tiešām vajadzētu padomāt par savu pastkasti un pastnieces drošību, jo rīta kafija ar savu mīļoto laikrakstu, tas taču ir tas, ko mēs visi vēlamies. Pastkastīšu tehniskos parametrus regulē ministru kabineta noteikumi. Principā tā, ja pasts piegādā pastu, tad arī klientam ir jānodrošina, lai tā vieta, uz kuru piegādāt pastu, atbilstu tam, ko klients no mums vēlas. Pastkastē jābūt tādai, lai attiecīgajā izmērā tur varētu ievietot attiecīgā korespondenci, ko noteiktais adresāts saņem, kas viņam ir jāsaņem. Otrs, protams, pastkaste nedrīkst būt bojāta. Mēs redzējām arī šos piemērus, kad aploksnes līd ārā vai kad pastkaste vispār neslēdzās un tiek pakļauta visiem vējiem, lietiem. Principā pastkastītei jābūt arī atbilstošai tehniski. Lai gan suņi lauku teritorijās ir neatņemama sastāvdaļa, pasts īpaši aicina ikvienu saimnieku padomāt, vai pastniece ir drošībā. Mēs aicinām suņu īpašniekus tajā laikā, kad nāk pastnieks savus mīluļus vai citā gadījumā niknus sargus, tomēr pieskatīt un piesiet vai nelaist ārā no mājas, jo pastniekam nav jācīnās ar dzīvības draudiem un jāpiegādā pasts, kaitējot savai dzīvībai un veselībai. Kā mums atzina gan Latvijas pasta pārstāve, gan pastniece Elita, tad ļoti skumīgi ir saņemt sūdzības par nepiegādātu vai kādā citā veidā bojātu pastu, ja patiesībā visa vaina ir meklējama pašos saņēmējos. Oskars Lepers, Kaspars Markus, Rūta Čivča, Tautas balss.